Šodien mēs parunāsim par televizoru. Un konkrēti par kuru televizoru, tas ir par šo Panasonic modeli. Viens no ļoti interesantiem Viera ģimenes pārstāvjiem, un kādēļ mēs izvēlējamies tieši šo konkrēto modeli. Un kādēļ tieši plazmas tehnoloģija. Šobrīd attīstās LCD tehnoloģija ļoti augstā līmenī. Un, ja kādreiz pirms gadiem diviem bija bažas, ka atnesot mājās televizoru, mēs uz viņu varēsim skatīties principā DVD, labi, bet ieslēdzot televizoru būs problēmas. Šobrīd arī LCD tehnoloģijas ir, teiksim, ļoti augstā līmenī un televizoru var skatīties jau labā kvalitātē. Tad, lūk, šobrīd mēs skatāmies tiešām televīziju un redzam, ka plazmas ekrāns spēj nodrošināt šo kvalitāti, ko varbūt nevienmēr var izdarīt LCD, it sevišķi, ja tas ir kāds lētāks modelis. Taču arī kādreiz bija tā zināms, ka plazmas televizoriem un pirmais, kad runā par plazmas TV ekrāni iedeg krāsas, tad šobrīd jaunākās tehnoloģijas principā var tā vienkāršojot pastāstīt, ka šie ekrāni viņi nav tā, ka šī bilde stāv uz vietas, ja, un mainās tikai kaut kas un tādās neklustīgākās vietās vai vēl kaut kas var iedegt, tad šobrīd ir tā, ka tā bildīte, viņa nedaudz staigā. Tā vienkāršojot šo visu padarīšanu izstāstīt, ja nedaudz tā kā pastaigā acī, tas ir tik liels ātrums, ka acī tas nav uztverams, taču tādā veidā maina šo te plazmas visu attēlu, lai viņš neiedegtu. Un garantiju ražotājs dod šim televizoram 100,000 stundas. Nu, jūs aptuveni varat sadalīt, cik stundas dienā jūs skatāties televīziju, 100,000 stundas, pareiķiniet, cik gadi šis televizors kalns plazmas, jaunā plazmas tehnoloģija, tā teiksim, kopumā. Un es domāju, ka drīzāk novecos, jau vairāk kārt paspēs novecot pašas tehnoloģijas, kas ir televizoros, tātad viņš morāli paspēs novecot nekā, teiksim, notiks kaut kas ar šo te ekrānu. Plus, ļoti interesanti, šis ir 100 Hz televizors, jā, protams, visādas skaistas uzlīmes uz tā ir, un cik tas reāli darbojās, esam skatījušies un viss. Grūti pateikt, viena ir raksta 100 Hz, otra ir raksta 100 Hz, tad liek double scanus, vēl kaut kādu aizvietojumu. Galvenais mums ir zināt to, vai tas televizors reāli darbojās, vai viņš ir reāli labāks par iepriekšējo paudzi. Un tik tiešām jaunā paudze atšķirās no iepriekšējās ar attēla kvalitāti, dinamiskajām ainām. Ja kādreiz, teiksim, jau pirms kāda laika plazmas ekrāniem šī te dinamiskās ainas, kas ātras kustības, kad uz LCD paneļiem var redzēt tā kā nedaudz izsmērējas, tad uz plazmas tas bija krietni mazāk, un tagad praktiski tad uz plazmas ekrāniem praktiski to jau nevar vispār nevar pamanīt, un ja teiksim, pat tagad skatoties un mēģinot atrast, nu, kad tad kaut kas noies greizi, ļoti ilgi varbūt būs jāgaida un jāmēģina, es nezinu, lodas lidojumu noķert, ja? Bildi atrāds ir gluds. Un tiešām šoreiz mēs speciāli parādam nevis kādu Full HD kontentu, ja, kādu video materiālu, bet reāli vienkārši televīziju. Jo ikdienā varbūt nav mums mājās tas Blu-rays un DVD ar kādu interlacingu, ja, bet vienkārši televīziju atnāk mājās vakarā apskatīties savu iecienīto Reksi vai Kobru, mazais dīdis ieslēdz Reksīti, jā, nu lūdzu, mēs arī to varam skatīties uz to pasauli. Protams, viņiem ir tāda funkcija, kā 4 kadri un tā tālāk, kas ir tādas arī funkcijas, kas it kā pavairotos kadrus, lai uztaisītu šīs dinamiskās ainas labākas, neizsmērētākas, taču
Viss? Nu, сейчас будет. Taču, tā, un reāli dabā tas viss strādā. Plus vēl jāpiemina tāda lieta, ka viņam ir SD kartes ieeja, mēs varam UHD kvalitātē apskatīties safilmētās bildītes. Lūk, mēs redzam šo te ieeju, fotogrāfijas ieliekam, apskatāmies, uztaisam mājas pasēdēšanu, vakarā pie vīna glāzes, apskatāmies kāzu ceļojumu. Ļoti labi, ļoti interesanti. Tātad, principā, Panasonic, jaunā paudze, spēja parādīt nevienu Full HD kontentu, kur reklāmās tā rāda, ka ideāli televīzori rāda, ka viss ir kārtībā, bet tur ir Full HD kontentu. Šobrīd ar parasto televīziju var pierādīt, tiešām viņš strādā, viņš ir interesants un varbūt uz šo modeli vēl ir vērts paskatīties. Es domāju, nožēlot nenāksies. Tas atkal īsumā viss par konkrēto televizoru. Stāstīsim vēl, nākotnē stāstīsim arī vairāk, kad mums būs vairāk testa apskats. Bet, ja jūs gribat kaut ko izlasīt precīzāk, padziļinātāk uzzināt, lūdzu, lasiet portālu Next vai lasiet to žurnālā Next. Viss, paldies un līdz nākamajai reizei!